Labdien, cienījamie studenti! Mēs turpinām lekcijas, un šodien trešā lekcija kursā - veselības un slimības modeļi. Sāksim tātad ar tradicionālo biomedicīnisko modeli, kas tad arī ir dominējošā paradigma rietumu medicīnā. Kas ir paradigma? Tas būtībā ir vienkārši zinātnisko teoriju un uzskatu kopums, kas paredz vienu konkrētu pasaules skaidrojumu. Šis skaidrojums pastāv kopš 18. gadsimta beigām, pateicoties apgaismības laikmeta progresam, bet, protams, ka tas sākās nedaudz agrāk ar Renē Dekartu, kurš ir modernais filozofs, dzīvojis vēl pirms 18. gadsimta, un pateicoties Dekartam, kurš tātad popularizēja šo ideju par ķermeni kā par aparātu, to arī dēvē par kartēzisko modeli. Dekarts nozīmē Renē no kartas, tātad kartēziskais modelis. Daudzas no medicīnas socioloģijas galvenajām problēmām ir radušās kā reakcija uz šo paradigmu. Un kāpēc problēmas? Un tāpēc, ka šis te modelis, kurš varbūt sākotnēji šķiet ļoti sakarīgs, nu tātad mēs te atsaucamies uz 17. gadsimta tekstu Traité de l'homme, jeb traktāts par cilvēku dabu, izdots arī latviski. Un šeit ir tā ideja par cilvēku ķermeni kā mašīnu. Un tā kā tolaik nebija vēl izpratnes par neironu elektroķīmiskajām norisēm, tad Dekarts izmantoja šo ļoti tiešo, jeb lineāro sāpju skaidrojumu, ka tur ķermeņa galā ir vadiņš, kas savieno ar smadzenēm kaut kādu sāpju centru, un tad izjūtot sāpes, smadzenes saprot, cilvēks saprot, ka kaut kas jādara. Blakus tam ir Alfonso Borelli darbs De motu animalium, kas ir par cilvēku un dzīvnieku biomehānisko un muskuļu kustību. Un te jūs redzat šo mašīnas metaforu ļoti tiešā veidā, jā, ar leņķiem, ar schēmām tātad uzzīmētu. Mūsdienu rietumu medicīna balstās uz trim idejām, kas izriet tātad no tā visa. Pirmkārt, uz naturālismu. Uz to, ka pasaules kārtība nosaka dabas likumi un dabas spēki pretstatā kaut kādiem mitoloģiskiem vai reliģiskiem pārdabiskajiem faktoriem. Otrkārt, individuālisms, jeb neatkarība, autonomija, un tā tas pazīstams arī medicīnas ētikā, šī pašpaļāvība pretstatā kolektīvismam un kopienas pieejai. Līdz ar to mēs tagad arī runājam mūsdienās par pacientu autonomiju, jo katrs ir tiesīgs noteikt pats savus lēmumus par veselības, slimību un vispārējo. Nu, un tad visbeidzot prāta un ķermeņa dualisms, jeb šis pieņēmums, ka prāts ir kaut kas atsevišķs no ķermeņa. Biomedicīniskais veselības modelis tātad balstās uz šīm te fundamentālajām idejām, jeb fundamentālajām premisām. Nu, lūk, un no šejienes arī priekšstats, ka medicīna ir vērsta uz ķermeņa kontroli. Mērķis ir novērst haosu, ķermeņa funkcionālās kārtības izjaukšanu. Šo kārtību izjauc slimība, tā ir haosa cēlonis. Biomedicīniskais modelis paredz, ka tāpat kā visi aparāti, arī ķermenis funkcionē racionāli, proti, saskaņā ar saprātīgiem principiem. Taču slimība apdraud šo racionalitāti, jo tā samazina individu paškontroli, un tad līdz ar to arī apdraud arī sociālo dzīvi. Nu, šo te visu mēs pārunājām iepriekšējā lekcijā, kur runājam par Talcott Parsons un to, kā slimība ir deviācija, novirza no normas un kā tā traucē sabiedrības normālai funkcionēšanai un progresam. Un tāpēc tiek īpaši uzsvērta racionālās biomedicīnas spēja tikt galā ar šīm slimībām. Un šeit mēs nevaram nepieminēt Covid-19, visu to, kas risinājās no 2019. Gada rudens vēlā, 2020. gada sākumā, viss lockdowns un viss pārējo. Un var teikt, ka Covid-19 izraisīja ne tikai šīs konkrētā infekcija vīruss, bet arī izraisīja rezultāts bija no tā vīrusa baiļu un panikas pandēmija. Un mēs zinām, ka vismaz statistika tā liecina, Pasaules veselības organizācijas, ka Covid-19 relatīvais mirstīgums bija 5,4 miljoni, kas uz citu pandēmiju fona nav nebūtu ne tik liels numurs, bet pietiekami iespaidīgs. Tātad, jā, šī nāves gadījuma mērāmi miljonos. Un kādas tad ir Covid sociālās un politiskās dimensijas?
Pirmkārt, tā bija ātrā infekcijas izplatība un jau pirmie nāves gadījumi. Nu, tas viss radīja milzīgu riska sajūtu, nenoteiktības sajūtu, kas savukārt izvērtās bailēs, trauksmē, šausmās un depresijā. Kā līdzekli ar to visu, lai tiktu galā, lai veselības aprūpas sistēma netiktu pārslogota un nāvi skaits samazinātos, tika piespriesta mājasēde, jeb lockdowns. Un šī te uzraudzība un kontrole, kas tiesību sargājušo institūciju rokām, tika arī īstenota. Tad mēs redzam, infekcija, tur seko reakcija, bailes, trauksme, šausmas, depresija, tad līdzekļu kontrole, uzraudzība un rezultāts - sociālā nevienlīdzība. Jo Covid izraisītā ekonomiskā krīze, protams, vissmagāk skar trūcīgākos cilvēkus. Būtībā pašos sabiedrības augstākajos slāņos nevarētu pat teikt, ka tur vispār kaut kas mainījās. Tur kā cilvēki lidoja privātajās lidmašīnās, tā arī lidoja. Nekāda lockdown viņus neierobežoja. Turpretī trūcīgiem problēmas bija līdz veikalam tikt, ja nav maskas. Nu, un šeit parādās jautājums par to, kurš uzņemas atbildību, kurš vainīgs, kurš nav. Šeit blakus jūs varat redzēt grāmatu Covid Societies Theorizing the Coronavirus Crisis. Nu, tātad šeit Debora Luptona, viņa slavena autora medicīnas socioloģijā, kas rakstījusi daudz darbus par medicīnas un kultūras, šīs sabiedrības savstarpējām attiecībām. Nu, te pieminēsim arī mums jau pazīstamo sociologu filozofu Slavoju Žižeku, kurš saka, ka jā, tik tiešām cilvēkiem ir tiesības prasīt no valdības atbildību. Jums ir dota vara, nu tad parādiet, ko spējat šai krīzes situācijā. Reakcija bija tāda, ka nacionālajie šie lockdown mājasēdes tā bija veselības prioritizēšana pār brīvību. Un tika pieņemts kā visefektīvākais veids vīrusu izplatības ierobežošanai, vēl tad, kad nebija vakcīnas, bija brīvības ierobežošana. Tad Žižeks atkal asprātīgi piezīmē, ka paradoks nespiest roku un izolēties, kad tas nepieciešams, ir mūsdienu solidaritātes forma. Ar to, protams, viņš domā, ka, ja iepriekš mēs spiedām roku un tādā veidā izrādījām solidaritāti, tad tagad izrādām solidaritāti nepieskaroties viens otram un ievērojot distanci. Pasaules veselības organizācijas noteikumi, ka lockdown jāuzmanto kā īslaicīgi pasākumi, lai atjaunotu līdzsvaru, pārdalītu resursus un aizsargātu izsmeltos veselības aprūpes darbiniekus, šos izdegušos ārstus, kas nav, kuriem ir vajadzīga atpūta, kas jau vienkārši vairs nevar tādā veidā. Jā. Slavai Žižeks no tā visa vēl secina lūko, ka mūsdienās fakts ir nenoteiktība, ja mūsdienu dzīve raksturo nenoteiktību, un kāda viņam ir taisnība, jo viņš 2020. gadā vēl pats nezināja, ka pandēmijai sekos karš. Vīrusu epidēmijas mums atgādina, viņš raksta, par mūsu dzīves patieso neprognozējamību un bezjēdzību. Lai cik cildenas garīgās celtnes mēs nebūtu uzbūvējuši, kāda muļķīga dabiska nejaušība, piemēram, vīruss vai asteroīds, kas vienkārši uzkrīt uz galvas, var visu izbeigt. Nemaz nerunājot par ekoloģijas mācību, kas rāda, ka mēs paši, tas ir cilvēks, varam neapzināti veicināt šo galu. Šeit es atsaucos uz bildē redzamo grāmatu Pandēmijas panika, jeb Žižeka reakcija uz to, kā Covid-19 maina pasauli. Nu, lūk. Jēga tur visam tam bija tāda, ka kamēr nav vakcīnas, tikmēr ir jābūt šim te lockdownam, jeb mājasēdēji, jo vakcinācija ir tiešākais ceļš uz ekonomikas un normālas sociālās dzīves atjaunošanu. Par vakcināciju mēs jau runāsim turpmākajās lekcijās, tāpēc, ka vakcinācija neradās vakar vai aizvakar, ja neradās sakarā ar Covid. Vakcinācija būtībā notiek jau mazam bērnam piedzimstot, tiek vakcinēts pret galvenajiem nāves cēloņiem, kādi tie ir novēroti pēdējo 200 gadu laikā. Vai tas nozīmē, ka par vakcināciju viss ir sajūsmā? Nē, nebūtu. Bet mēs varam uzdot jautājumu, kāpēc vakcinācijai bija tik daudz pretinieku. Pēc dažādām aplēsēm no 30 līdz 40% sabiedrības Latvijā vismaz bija ļoti skeptiski noskaņoti pret vakcīnām. Pirmkārt, tās ir bailes par vakcīnu drošību.
pamatotas bailes, jo nu, skaidrs, ka vakcīnas tik ātri izstrādātas, nu, nekāda tur drošības testi netika veikti. No otras puses, uh, ticība tam, ka pārslimošana ir drošākais ceļš, tāda ideja par dabisko imunitāti, nu, kas jāsaka tā. Um, Grūti pateikt, cik lielā mērā attaisnojās, nu, kam attaisnojās, kam nē. Loterija tāda. Skepticisms par politisko lēmumu, motivāciju un farmācijas industrijas interesēm, kas arī nav no zila gaisa radies, jo farmācijas industrija, kā no pagājušās reizes atceramies, nav tā pati tīrākā un pati ar pašu ētiskāko reputāciju. Nu, tāpat kā arī politiķi un uzticība viņiem mūžīgi ir bijusi Latvijas problēma. Vispirms ievēlam, un pēc tam kritizējam un neusticamies. Un visbeidzot, dezinformācija un sazvērstības teorijas, sociālo mediju un alternatīvo informācijas avotu ietekme. Nu, tad, rezumējot, var teikt, sabiedrība sašķēlās, bija atšķirīgs risku izvērtējums. Viena uzskatīja, ka bīstamāk ir ticēt valdībai, otri uzskatīja, ka bīstamāk ir saslimt un nomirt. Kas patiešām bija bīstamāk, nu, teiksim tā, nav pašlaik man gadījies redzēt nevienu tādu skaidru un objektīvu izvērtējumu, kas tad īsti notika. Viss, ko var secināt, ir aptuvens. Nu, un tad daļēji mēģināsim tikt skaidrībā, kāpēc biomedicīniskā modeļa apstākļos vēlreiz pasvītroju. Jebkā biomedicīniskais modelis vispār var skaidrot šo te fenomenu, kā daži vispār paziņoja, ka nav nekādas pandēmijas, ka tas viss ir vienkārši fakes, ka tas ir mākslīgi izdomāts. Un antivakseri tur aktīvi pauda savu pozīciju, tā skaitā Latvijā. Arī mums pazīstamais prezidents Trumps vispirms sākumā paziņoja, ka nav nekāda Covid, pēc tam centās tikt galā ar šo pandēmiju, un tad tur nevarēja saprast, vai viņš pārstāv šo eliti, kurai nevar ticēt, ja otrādi ir tautas balss, kurai var ticēt, un tādā garā uz priekšu. Sazvērstības teorijas uzplauks brīžos, kad cilvēki izjūt bailes un zaudē kontroli pār situāciju. Nu, tātad, ja mēs nesaprotam, kas notiek, tad pirmais, ko mēs darām, mēs neusticamies tam, kam mēs jau iepriekš īstenībā nepārāk uzticējāmies. Nu, un tad tap skaidrs, ka ar vīrusu nav iespējams vienoties. Nu, jo vīruss ir vienkārši vīruss, bet ar ko tad var vienoties, ko var diskutēt? Un šeit tā ticība sazvērstībai ir daļa no intuitīvas baiļu racionalizācijas. Proti, ja es iedomājos, ka kaut kāda valdība, stulbuma vai nelietības, vai visbiežāk abu uzreiz dēļ, ir sarīkojusi cilvēkiem pamatīgu pārbaudījumu, tad man ir vieglāk dzīvot, jo tad es redzu, nu, ka ir kaut kādi konkrēti nelieši, uz kuriem es varu dusmoties un tā tālāk. Bet, ja tas ir kaut kāds nejaušs, neizskaidrojams, biedējošs vīruss, tad realitāte ir haotiska. Tad vispār neko nevar saprast, neko nevar paredzēt, uz ko nevar paļauties. Nu, tādā gadījumā dzīve ir daudz nedrošākā un panika ir daudz lielāka. Tātad sazvērstības teorijas, vienkārši sakot, ir veids, kā cīnīties ar panikas sajūtu. Šis nejaušības narratīvs pret kontrolas narratīvu. Ja? Jo, ja ir sazvērstība, tad kāds to visu situāciju vada. Un, ja kāds to vada, tad mēs varam viņus sodīt, nosodīt, par viņiem runāt visu ko un tādā veidā atjaunot kārtību visumā. Ja? Pamats ticībai, neticamiem vai pat maldīgiem sazvērstības narratīviem ir pilnībā racionāls. Tā ir izvairīšanās no reālas atbildības par sevi un savu dzīvi. Nu, te, protams, rodas jautājums, ko tas vispār nozīmē? Kā tad var pateikt, ka cilvēki, kas ļoti aktīvi ieņem kādu pozīciju, izvairās no reālas atbildības par sevi un savu dzīvi? Ļoti vienkārši. Tāpēc, ka atbildība nozīmē atbildēt par savu dzīvi un atbildēt pašam. Un nē, atteikšanās no dalības kaut kādā kolektīvā darbībā nenozīmē patstāvību. Patiesībā tā ir maza bērna reakcija, kas ierāpjas zem gultiņā, uzvelk segu pār ausīm, par galvu un apakšā zem segas saka, es nepievērsīšu uzmanību nekam, kas tur ārpusē ir, nekas tur ārā neeksistē, nekā tur nav. Ir tikai tas, ko es domāju, to, ko es gribu. Nu, lūk, un tad šeit Akile Mbembe, kas ir kamerūniešu vēsturnieks un politikas teorētiķis, manuprāt, ļoti skaisti aprakstījis šo ideju.
ka šausmas, ko izraisīja Covid-19, patiesībā parādīja nepieciešamību atgriezties un atbildēt par savu dzīvi, atbildēt pašam. Un mums ir jāuzņemas atbildība par savu dzīvi uz Zemes, uz planētas Zemi, kopā ar citiem, tostarp vīrusiem, un par mūsu kopīgo likteni. Jā, tātad tajā brīdī, kad kāds izlemj, ka neticēs valdībai un tā tālāk, un tā ir pamatota izvēle. To jau ir grūti apšaubīt. Valdība ļoti bieži pieņem kļūdainus lēmumus, politiķi ļoti bieži melo. Bet tad ir jautājums, kā mēs tad traktējam šo kopīgo atbildību. Kopīga atbildība nozīmē uzņemties riskus kopā ar visiem pārējiem. Tā arī ir atbildības definīcija. Nevis izvairīties no riska vienam pašam, glābt sevi, bet uzņemties risku kopā ar citiem. Un šajā gadījumā tas nozīmē atzīt, ka nevarēs tā darīt, ka kāds cits nomirs manā vietā. Nāve ir subjektīvs, tieši mans piedzīvojums. Un tad rezultātā, kas tad notika, Covid-19 parādīja, ka mēs esam daudz mazāk sagatavoti, mazāk nobrieduši uzņemties atbildību gan par savu dzīvi, gan par citu dzīvēm. Ja, šī atbildība kopējā. Mēs pārsvarā izvēlamies beigt no visa. Un tad šis Covid atgādināja, ka maz ko mēs varam izdarīt vieni paši, ka spēks ir vairākumā, un to tās protesta akcijas arī veiksmīgi parādīja, ka organizētā pretošanās tomēr kaut kādu iespēju atstāja. Visus šos gadus mēs esam mierīgi paļāvušies, ka nekas cits nevar notikt. Ja? Tātad valdība tur par visu tur atbild, mēs vienkārši mierīgi dzīvojam, pelnam naudu, priecājamies. Nekā tam līdzīga. Ja? Tajā brīdī, kad atnāk vīrus, mēs visi kopīgi varam tikai kaut ko izdarīt, vai arī nevaram. Un patiesībā mēs dzīvojam daudz trauslāku dzīvi, nekā esam iedomājušies. Tāda normalitāte, ja normāla ikdiena vairs nav pašsaprotama. Un tas arī ir tas, kāpēc iepriekšējā reizē mēs par Žižeku runājām, kā par vēlu atmodai, ja, ka šī katastrofa jau ir notikusi. Tik tiešām 2020. gadā pasaule mainījās uz neatgriezenisko pusi. Normalitāte pazuda no horizonta. Vai šie līdzekļi bija veiksmīgi vai neveiksmīgi? Kā redzat, vesels blāķis grāmatas, tikai dažas saliku, ja viena raksta Covid-19 un kapitālisms, kas tur izdevās, kas nē. Iespējas un izaicinājumi. Liela izgāšanās raksta vieni. Nekontrolējama izplatība. Šeit Anja Kamenets raksta nozagtais gads, kā Covid izmainīja bērnu dzīves un ko tagad darīt. Sievietes pandēmijā, mentālās veselības problēmas Covid-19 un tā tālāk. Jonatans Hovards jau kā pierasts mēs uzskatām, ka socioloģijā var rakstīt provokatīvus virsrakstus. Un virsraksts šeit tāds: mēs gribam, lai viņi inficētos. Kā izgāzās šīs centieni sasniegt pūļu imunitāti, un daži no ārstiem tātad sāk pievērst uzmanību antivakcīnu kustībai un pētīt to. Ko mēs vēl iegūstam no tā visa? Mēs iegūstam sašķeltu sabiedrību. Sašķelta sabiedrība tā tad arī ir būtiskā pirmā pazīme, ja, kas parāda, ka iepriekšējā pasaules kārtība ir neatgriezeniski zaudēta, ir tas, ka daļa sabiedrības vīrusam tic un ievēro lockdown noteikumus, un daļa sabiedrības netic un neievēro. Tas sašķeļ mūs arī sociāli ekonomiski. Jā, tā jūs redzat bildi no akcijas Berlīnē, ka vienkārši īres maksas griezt atcelšanu, tad par īri var prasīt vairāk. Ko nozīmē par īri prasīt vairāk apstākļos, kur nedrīkst iet uz ielas? Tas nozīmē, ka cilvēkiem nav izējas, viņiem jāmaksā vairāk par to pašu dzīvokli. Tas ir smagi daudziem. Daudz bez darba palikuši. Tātad šeit ir dzīves sadārdināšanās un vienlaikus ienākumu samazināšanās. Sociāla katastrofa būtībā. Arī Latvijā Covid-19 kā sabiedrības šķelšanas kultivators, kā ar to cīnīties. Mūsu valdība šeit parādīja nespēju ar to cīnīties, ar sabiedrības sašķeltību galā netika, un patiesībā nekādus būtiskus secinājumus arī nav neviens tur izdarījis. Un tad pēc pandēmijas nāca nākamais šķēlējs, karš Ukrainā, un šeit izmantoja teātra izrādes šķelšanās, kur žurnālistu atklātie personiskie stāsti iezīmē sabiedrības šo dziļo plaisu. Ja? Ko mēs varam
tad no tā vēl secināt, ir, ka biomedicīniskais modelis ir krīzē, ka Covid pandēmija apšauba vairākus ilgstoši pastāvējušus pieņēmumus, kas izriet no šī biomedicīniskā modeļa, no visas tās apgaismības paradigmas. Pirmkārt, ticība cilvēku veselēm, saprātam un atbildībai. Ļoti pārvērtēta. Ļoti daudz cilvēku rīkojas iracionāli un šo te atbildību uzņemties atsakās. Es domāju par kolektīvu atbildību. Brīvība un veselība pēkšņi viens kļuva par otru cenu. Cilvēka dzīvības un ekonomiskās izaugsmas vērtība viens tiek upurēts otra vārdā. Jā, nu tā tad vai nu glābjam dzīvības, bet paliekam strauji nabagi, vai ir otrādi - ekonomiku atstājam neaiztiktu, kā Zviedrijā, bet cilvēku dzīvības tā tad zaudējam. Nu, kā vēlāk izrādījās, Zviedru pieejams varētu būt bijis iedzīgāks. Nu, atkal to brīdi zināt nevarēja. Kas notiks nākamajā pandēmijā? Nu, mana prognoze šeit ir pavisam neapmierinoša. Covid-19 savā ziņā trāpīja vietās, neaizsargātajās vietās, par kurām nebija pārliecības, nu, stīvi relatīvais mirušo cilvēku skaits un saslimušo skaits. Un efekts varbūt nebija tik postošs, kā sākotnēji likās, taču sabiedrības uzticība tika sagrauta, sabiedrība tika sašķelta, ekonomika milzīgi cieta, inflācija, viss pārējais. Mēs joprojām no tā neesam atguvušies. Nu, lūk, tā kā teiksim tā, izrādās pandēmija var trāpīt nebūt ne medicīniskā vietā, bet visās citās vietās primāri. Paļaušanās uz biomedicīnu un tās ekspertīzi kļūst par pagātnes reliktu. Kāpēc? Tāpēc, ka antivakcinācijas kustība uzplaukst un neatkarīgi no tā, ko mēs domājam par to, tā ir daļa no realitātes. Nu, vai tā ir neatbildība, nezināšana, vai vēl kaut kas, par to mēs turpināsim runāt kursa gaitā. Šīs nav gala vārds vēl te. Mēs turpināsim risināt šo postpatiesības tēmu un tā tālāk. Tas ir svarīgs jautājums līdz pat pašai pēdējai lekcijai. Mēs neizdarīsim vēl galējus secinājumus. Nu, bet toties mēs varam saprast, ka informācijas un patiesības vērtība tiek nopietni apšaubīta. Mēs varam runāt atkal jau par postpatiesības laikmetu. Viedokļi un emocijas kļūst par līdzvērtīgiem faktiem, dažkārt aizstājot tos. Faktu un pierādījumu valodā var sarunāties tikai ar saprātīgiem pieaugušajiem. Un tādi nebūtu nav visi. Pēc Covid-19 mēs to zinām. Un viens no piemēriem šeit ir pašreizējais Amerikas prezidents, kurš arī politikā izmanto šo gaslighting taktiku. Kas ir gaslighting? Tā ir manipulācijas tehnika, kuras mērķis ir destabilizēt upuri un atspēkot upuru uzskats, izmantojot informācijas noliekšanu, sagrozīšanu, maldināšanu, melošanu. Un šo taktiku neizgudroja Trumps. Kā raksta Amanda Carpenter, gaslighting sāk izmantot jau Ričards Niksons, kurš, kā jūs zinat, ir viens no prezidentiem, kas piedzīvo impeachment, tas ir atstādināšana no amata. Bills Klintons, kurš tika pieķerts sakaros ar Baltā nama vienu no stažieriem, Moniku Levinsku, un pilnveidoja to visu Trumps, kurš, neskatoties uz daudzkārtējām apsūdzībām dažādos likuma pārkāpumos, mierīgi tiek ievēlēts par nākamo prezidentu. Tātad mēs varam teikt, ka destabilizētās sabiedrības vērtības, destabilizētais faktu, pierādījumu un vispārējo diskusiju pamats vienkārši uznes sabiedrības vilnī, viņa augšgalā arī politiskos oportunistus. Tas novedīs pie neizbēgamām sakām. Tas arī ir nākamais punkts, kas parāda, ka civilizācija, kā tā agrāk bija, ir beigusies. Tā stabilitāte sen vairs nav šeit. Ikdienas normalitāte nav norma. Nu, te jūs redzat, faktu piemineklis tiek sašķēdīts un nojaukts. Ir postpatiesības ēra. Agrāk patiesība tika uztverta kā neapšaubām vienošanās par faktiem. Nu, kāda neapšaubām? Nu, tātad, ja mēs uzskatām, ka Zeme ir Saules sistēmas planēta, trešā pēc kārtas, tāpat kā visas pārējās planētas, tā ir sfēriska, tad nevar būt tā, ka kāds uzskata, ka Zeme ir plakana. Haha, domājam vēlreiz. Zeme mūsdienās tiek uzskatīta par plakanu, šī kustība attīstās. Un tāpēc rodas šī ideja par to, ka vairs mēs nevaram vienoties par pamatfaktiem, nav tādas vienas patiesības. Tas veido jaunu realitāti, kurā robeža starp patiesību un nepatiesību ir izplūdusi. Kas vienam ir patiesa, otram nav un otrādi. Tad
patiesība kļūs no hard truth, jeb neapstrīdams, par relatīvu, jeb soft truth. Viedokļi var būt saistīti ar faktiem, bet var arī vienkārši atspoguļot attieksmi. Un šī attieksme tad kļūst par jaunu faktu. Nu, tad piemērs. Trumps saka, es esmu ļoti stabils ģēnijs. I'm a very stable genius, saka Trumps 2018. gadā. Un te mēs redzam, ka nevar īsti verificēt šo faktu. Tas ir, nu, kā mēs pierādīsim, ka Trumps ir vai nav ģēnijs. Pēc tam stabils. Jā, ģēniji mēdz būt stabili vai nestabili, kā lai mēs to zinām, kurš to ir mērījis. Nu, lūk, bet pats Trumps sevi uzskata par vislabāko pasaulē, un tad, protams, te iesaku pievērst uzmanību šim izdevumam, A Clear and Present Danger, Narcissism and the Era of President Trump. Un tas ir raksta krājums, kas aprakstā narcisisku personību, sociopātiskās, psihopātiskās iezīmes. Un, narcisisms atgādina pieder pie ļaunuma tetrādes kopā ar makiavēlismu, psihopātiju un sadismu. Jā. Fakti ir miruši. Ja tie ir miruši, tad mirušas ir arī ētiskās normas, kas bija saistītas ar šiem faktiem, un tagad ētiskās normas mainās pēc vajadzības. Un mēs varam runāt par ne tikai post-truth, ja post-patiesību, bet post-ethics un post-ētikas pasauli. Kas tas ir? Vienaldzība pret patiesību pārtop vienaldzībā pret jebkādām ētiskajām normām. Un tas arī ir raksturīgs narcisiem un psihopātiem. Postētikas pasaulē uzvar tas, kam ir lielāka vara un kurš nebaidās to pielietot. Līdz ar to visa veida totalitārie un fašistiskie režīmi kļūst par centrālo sabiedrības organizācijas formu. Tāpēc arī Elsa Zendorfere uz savas grāmatas vāka ir uzlikusi policistus, kas stāv, ja nemaldos, Kapitolija priekšā. Un, nu, tāda izskatās mūsdienu realitāte. To dažkārt apzīmē arī kā hibrīdu karu, jeb šo te augsti notiekošo pilsoņu karu, kur vēl bruņotas sadursmes nav notikušas. Ja? Nu, un tad globālās dezinformācijas laikos informācija pratība kļūst nevis vienkārši par prasmu, bet par civilo aizsardzību, par karošanas tehniku. Kas notiek ar medicīnu? Ārsti ir informatīvās frontes priekšgalā. Šeit jūs redzat Cambridges izdevumu Trust in Medicine, Its Nature, Justification, Significance and Decline. Markus Wolfensbergens un Antonijs Riglijs ir uzrakstījuši šo darbu. Un, ko tad var ārsti mācīties no antropologiem? Ārstiem jāsaprot, ka cilvēku uzskata un rīcība nebalstās vairs tikai uz faktiem, bet arī nedrīkst ignorēt vai nosodīt pacientu uzskatus, bet arī jācenšas pacietīgi izprast tos un palīdzēt atrast ceļu uz zinātniski pamatotākiem lēmumiem. Palīdzēt saskaņot savus uzskatus ar zinātniskiem faktiem, cik nu tas vispār ir iespējams. Medicīna tā tad ir starpnieku nozare starp ļoti dažādām pozīcijām attiecībā uz veselību un slimību, un ārstiem ir jārēķinās, ka ir jātērē vairāk laika, lai to visu skaidrotu. Neviens negrasās uzticēties medicīnai vienkārši tāpēc, ka kādreiz tā bija prestiža profesija, kas balstījās zinātnē. Tas vairs nav spēkā. To būtu veselīgi atcerēties un par daudz neiedomāties no sevis. To es attiecinu arī pats uz sevi, ja, jo arī augstskolas pasniedzējiem sen vairs nav tas prestižs un tā uzticība, kas kādreiz bija. Nav viņi nekādas neapstrīdamas autoritātes. Attiecības un uzticība šobrīd ir galvenā valūta, un to tad apzīmē tā bildīte, ja kur ārsts un pacients abi ir pieslēgti vienam stetoskopam. Tāda nedaudz komiska, bet, manuprāt, ļoti patiesa aina, jo tas nozīmē, ka empātiski pasniegta patiesība, izpratne un ētika, tas ir galvenais, kas ārstam ir palicis. Ne tikai viņa medicīniskā ekspertīze, īstenībā tāpat mazāk, bet šī cieņa pret otru cilvēku un viņa iespējams atšķirīgiem uzskatiem un vēlme, ja, ko es jau šeit uzsvēru, nevis ignorēt un sodīt pacientu uzskatus, bet gan palīdzēt izprast tos un palīdzēt atrast ceļu pie zinātniski pamatotām idejām. Ja tas vispār ir iespējams, jo, ja ne, nu tad gal galā tiešām, kāpēc iet pie ārsta, var taču pašārstēties un darīt vispārējo. Tā bija ironiska piezīme. Es ceru, ka visi saprot, ka es neaicinu nevienu pašārstēties. Labākās zāles pret meliem, tā tad joprojām paliek patiesība. Un tad mums ir jākļūst labākiem šīs patiesības komunikatoriem.
Biomedicīniskā modeļa rašanās arī ir būtisks jautājums. Šeit jūs varat medicīnas vēsturē lasīt grāmatu Great Discoveries in Medicine, sākot ar senās Indijas šo te veselības mācību, ajurvēdu līdz pat rentgena izgudrošanai, no vēža līdz covidam. Biomedicīna uzplauka un izauga no 18. gadsimta kustības, kas balstījās uz šo te progresu, ko nodrošina prāta un racionalitātes pielietojums. Atcerēsimies, lūdzu, šo ideju, kā apgaismība tas nozīmē matemātiskas, racionālas domāšanas un izpētes metožu pielietošanu dabas zinātnēm un cilvēkam. Un šeit tas ietvēr sevī arī atteikšanos no reliģijas un citām nezinātniskām uzskatu sistēmām. Modernitātes ideāli ir pasaule, kas ir atvērta pārmaiņām, ko veicina zinātniskā iejaukšanās, jā, zinātniskās visas tādas progresa ierīces, industriālā ražošana un tirgus ekonomika. Un apgaismības pārstāvji, sākot ar Žanu-Žaku Rusou un enciklopēdistiem un visiem pārējiem, bija pārliecināti, ka sabiedrība progresēs, ja to vadīs zināšanas un tehnoloģijas. Līdz ar to izdosies ātri vien izskaust ekstrēmu nabadzību, bada slimības, analfabētismu un arī agrīnu mirstību. Un tas ir izdevies lielākoties. Pastāvēja arī sapnis, kad varētu tikt izskausta noziedzība un kara, bet tas gan nepiepildījās. Svarīgi priekš medicīnas studentiem ir tas, ka šajā laikā veidojas klīnikas un slimnīcas, kuras tad arī par kur vadītājiem kļūst ārsti. Tur ir liels pacientu skaits, jā, tātad pacienti ierodās no visurienes, ko ārstē salīdzinoši neliels mediķu skaits, un medicīna profesionalizējas. Tas ir profesionālā izcelība medicīnā, sāk asociēties ar zinātnisko kompetenci, laboratorijas pētījumiem un tieksmi pilnveidot zinātniskās metodes. Ja? Līdz ar to medicīna kā profesija uzreiz jau mērķē uz elitārismu, un tas ir arī sociālais lifts, kur cilvēks, kas nācis no vienkāršas vides, toties ar ārsta talantu un labu izglītību, kļūst par daļu no sabiedrības elites. Ne tikai tirgotājs, kurš prasmīgi ir iedzīvojies lielā mantā un mēģina nopirkt kādu aristokrāta bankrotējušu titulu, lai pats paceltu sevi sociālajās kāpnēs, bet arī ārsts, kurš ar savu darbu zināšanām un labo reputāciju ir mācējis izveidot savu vārdu un kļūt par ievērības cienīgu sabiedrības locekli. Un šeit slimnīcu divināja Tomas Gais, tāpēc tas ir arī Gāja slimnīca. Ja. Nu tā. Biomedicīnas modelis ir nepārtraukti progresējošs attīstības rezultāts, uzvaroša slimību, iekarošana, apkarošana cilvēces labā. Te jūs redzat Le Petit Journal vāku, kas rāda, kā holēra pļauj cilvēku dzīvības, burtiski kā šis te metaforiskā nāve ar izkapti. Un ziņas par to, ka tuberkulozes, tīfa un diftērijas izraisītāji ir atklāti un ka mēs meklējam līdzekļus viņa apkarošanai, kļuva par avīžu pirmo lapu ziņām. Ja? Nu, tolaik nebija televīzijas, ne interneta, bija avīzes, un tad avīzes arī rakstīja par jaunākajām ziņām. Un tā veidojās medicīnas lielais narratīvs, jeb Grand Narrative of Medical Science, Biomedicine. Diskurss, kas attaisno noteikti zināšanu veidus kā autoritatīvus un leģitīmus. Nu, un te viens no klasiskajiem piemēriem - Džons Snovs, mūsdienu epidemioloģijas pamatlicējs. Strauji uzlabojušies atvesļošanās rādītāji veicināja mediķu varas pieaugumu. Ja? Tātad viņš bija tas, kurš atklāja šo te, kā slimības izraisa holēra, jeb holēras bacilus, kas tur no ūdens, kas dzīvo ūdenī, nevārītā, un tad tie, kas ņem no viena konkrēta ūdens pumpa Londonā, tur apkārtnē ir tās saslimšanas gadījumi ļoti daudz. Nu, paralēli jāpiemina arī 19. gadsimtā notiekošo ārstu sieviešu parādīšanās, ja tad sievietes ienāk medicīnā un medicīna pamazām arī kļūst iegūst zinām dzimumu līdztiesību. Jā. Tātad mediķis, sieviete var būt ne tikai medmāsiņa, bet jau arī ārsts ar visu ārstu izglītību, kas ir ļoti, ļoti būtiski. Tā arī ir šī dzimuma līdztiesības viena no svarīgām lietām. Nu, lūk, medicīna kļūst par galveno sociālās kontrolas institūciju. Redziet, tas ir 19. gadsimta, 20. gadsimta sākums, un medicīna tiešām iemanto to varu. Tāpēc tas, ka 21. gadsimta sākumā, tad, kad uznāk pandēmija, tad mediķi kļūst, jā, izmanto šo varu. Tas nav nekāds jaunums, tas tā ir bijis jau 100 gadu. Medicīna ir baudījusi šo profesijas prestižu, un ar to arī saistītos lielākās kontrolas un varas iespējas pār visu sabiedrību. Tas nav nekas jauns.
Nu, lūk, un tā arī saglabā savu ietekmi kā patiesības nesēji, patiesības glabātāji. Pieci galvenie elementi, kas raksturo biomedicīnisko modeli. Pirmkārt, jau pieminētais prāta un ķermeņa dualisms. Prātu un ķermeni var ārstēt atsevišķi. Nu, īstenībā jau gan 21. gadsimtā ir pieņemts šis holistiskais skatījums, ka nē, vairs jau neārstē, bet toreiz biomedicīnas sākotnējā situācijā. Ja? Tas tā bija. Mehāniskā metāfora jau apskatījām, tad ārsts ir vienkārši mehāniķis, kas labo ķermeņus un jaunākās tehnoloģijas arī. Nu, mēs varam teikt, ka toreiz uz viņām tika liktas tik liels cerības. Nu, arī var jau saprast, tā sabiedrība, kas nekad nebija ieskatījusies dzīvam ķermenim aiz ādas, pēkšņi ar rentgena palīdzību to varēja izdarīt. Nu, protams, kā visas pārējās medicīnas tehnoloģijas, kas turpat blakus tika attīstītas un tā tālāk, nu, viņas tiešām radīja tādu eiforisku sajūtu, ka tūlīt mēs atminēsim dzīvības un nāves noslēpumu. Ja, un drīzumā tramvaju uz mēnesi kursēs, un kas tik vēl ne, ja tur atomenerģija atklājot 40. gadu vidū. Nu, tātad lielas cerības uz sabiedrības progresu. Bet arī var teikt, ka biomedicīna ir redukcionistiska, tā skaidro disfunkciju ar nemainīgām bioloģiskām struktūrām un procesiem, atstājot novārtā sociālos, kultūras un biogrāfiskos faktorus. Ja? Un tad te ir centrā nonāk etioloģija, mācība par slimību cēloņiem. Un slimības cēlonis nosaka tās specifiskumu. Un tad tā ir specifiskās etioloģijas doktrīna, kas ir redukcionisms būtībā, jo tā saka, ka visām slimībām ir cēlonis konkrētā mikrobiņā. Nu, lūk, šim te ierosinātājam disease entity, un tas ir vai nu paradzīts, vai vīrus, vai baktērija. Biomedicīniskais modelis nozīmē, ka slimības pastāv atsevišķi, identificējams un redzamas. Šīs vienības tiek atklātas caur redzamu pazīmi, jeb simptomu analīzi. Individuālais pacients, jeb ķermenis, ir pasīvs, slimības izpausmes nesējs, un tātad simptomu vieta. Un slimības tiek izprastas kā kategoriskas atkāpes no normas, jeb deviācijas. Uh, Rietummedicīnā ir raksturīgs pieņēmums, balstīšanās uz objektivitāti, kas savukārt ietver empiriskus novērojumus un induktīvo domāšanu. Nu, tā tad secinājums, ka ja pagātnē notika tā, tad notiks tā vispārināšana un tā tālāk. Un medicīna šī modeļa ietvaros atzīta par vienīgo derīgo pieeju slimību saslimšanas izpratnē. Un ir pieņemts uzskatīt, ka tās attīstība novedusi pie precīzākām zināšanām par slimību. Un patiesībā varētu teikt, ka tā ir, bet nu, šajā šaurajā nozīmē, tiešām biomedicīniskajā nozīmē. Panākumi tā tad ir šādi. Izskaustas noteikti slimības, dažas, diemžēl, ir atgriezušās, arī par to runāsim. Novērsti maldīgi priekšstati un prakses, atkal šis tas atgriezies un cerības uz turpmākajiem sasniegumiem esošo un jauno slimības kontrolas jomā arī ir radušās. Te pašā laikā attīstās socioloģija ļoti strauji kopā ar citām zinātnēm un parādās ideja par šo politisko un sociālo procesu teoriju, jeb politiskās ekonomikas perspektīvu, pazīstama arī kā konflikta teorija. Nu, šeit jūs redzat grāmatiņu Medical Progress and Social Reality, a Reader in 19th Century Medicine and Literature. Nu, tātad tiem, kam interesē, var uzmeklēt, kā 19. gadsimtā šis medicīnas progress būtībā izveidojas. Nu, lūk, to sauc par konflikta teoriju vai politiskās ekonomikas teoriju. Te jūs redzat dažas mācību grāmatas. Jā, Political Economy of Health and Healthcare, The Rise of Patient Citizen, ja, kur tad pacients ir pilsonis, un Political Economy of Healthcare, where the NHS came from and where it could lead. No kurienes radās NHS, jeb National Health Service, un kur tas mūs aizved. Tas ir par Lielbritāniju, kā jūs novēršat. Nu, te mēs varam teikt, ka struktūrālais funkcionālisms, kurš toreiz runāja par tādām sociālām struktūrām, stabilām un būtiskām, kuras balstās uz vērtību konsensu. Tas ir priekšstats par vienotām vērtībām, kas nodrošina sadarbību, stabilitāti, sociālo kārtību. Nu, visa tā, kas pandēmijā nebija tur nekāda vērtību konsensa, nu, bet struktūrālais funkcionālisms paredz, ka tādam konsensam jābūt. Un tomēr arī struktūrālais funkcionālisms nevar nepamanīt, ka piekļuve resursiem ir sistēmiski nevienlīdzīga. Te jūs redzat vikingu sociālo hierarhiju, kur apakšā ir vergi, kas dara darbu, tad ir zemnieki, jeb Karls, jeb Freeman, tad ir godi,
jā, jeb earls, priesteri, un tad ir kungi, vadoņi, konungar, jā, jeb ķēniņi. Nu, līdzīgas latviešu valodā skaņas vienkārši. Un, jā, tas Kārls un Čārls, un tad jūs saprotat, kāpēc tas viens no izplatītākajiem vīriešu vārdiem vienkārši apzīmē brīvu cilvēku. Nu, lūk, no šīs nevienlīdzības, protams, gūs labumu tie, kas atrodas hierarhijas augšgalā, ne jau tie, kas apakšā, kam viss smagums jāiznes uz saviem pleciem. Konflikta teorija paredz, ka sociālās attiecības ir cīņa par ierobežotiem resursiem, kas notiek starp šīm dažādām grupām. Un ka sociālās pārmaiņas šādā situācijā, kur struktūras it kā ir nemainīgas, notiek caur vardarbīgu revolūciju, nevis mierīgu attīstību. Konflikta teorija uzskata, ka visas sociālās šķelšanās šķiras grupas ir balstītas uz konfliktu. Medicīna ir iebūvēta kapitālisma sistēmā. Tās funkcijas ir saistītas ar dažādām nozarēm, kas padara to par daļu no ekonomiskās struktūras. Un kapitālisma tieksme pēc peļņas ir tiešā pretrunā ar strādnieku veselību, kas tiek uzskatīta par ko? Nu, par ekonomisku resursu. Atcerieties pārsaunas ideju, ka veselība tas ir resurss. Jā, tik tiešām arī šeit. Konflikta teorija pievērš īpašu uzmanību medicīnas un sabiedrības attiecībām. Engelsa pētījumi parāda, ka galveno slimību etioloģija un izplatība gan infekcijas, gan neinfekcijas slimību gadījumā tieši saistīta ar ražošanas veidu. Nu, te jūs redzat ogļraci un viņa ar ogļu putekļiem pilnās plaušas. Tātad viņa veselība, viņš būtībā upurē savu veselību, lai tas kapitālists, kurš pēc tam tās ogles pārdod un gūst visu peļņu, un nekad nav bijis pats raktuvē un nekad nav elpojis tos putekļus, nu, gūtu galveno labumu. Un šeit slimību izplatība tika kartēta, jeb izsekota attiecībā pret sociālo šķiru un uzsvēra šīs te sociāla-ekonomiskās struktūras faktorus, kas parāda ciešo saistību starp cilvēku dzīves apstākļiem un viņas slimības pieredzi. Nu, tad te ir Engels slavenais darbs The Condition of the Working Class in England, jeb strādnieku šķiras stāvoklis Anglijā. Atklāja šokējošu netaisnību. Strādnieku šķiras smagie dzīves un darba apstākļi ir krasā kontrastā ar rūpnieku pieaugušo bagātību. Ja? Un tad tas viss revolucionārais patos arī ir pamatā tā sauktējai kreisajai ideoloģijai, ja, kad nu, tur tie sliktie kapitālisti visus apzog, un tad mēs te aplaupītie strādnieki, mēs ar šito te tagad cīnīsimies. Interesantā kārtā te tā ideja Trumpismu ļoti dīvaini raksturo. Trumps pats ir viens no šiem kapitālistiem, turklāt absolūti bezkaunīgs. Jā. Nu, tāds, kurš vienmēr ir tikai par naudu interesējies un par slavu. Un vienlaikus viņam kaut kādā mīklainā kārtā izdodas it kā runāt par strādnieku klases interesēm. Viņš pats nevienu dienu dzīvē nav pavadījis smagā darbā. Ja par smagu darbu neuzskata nepieciešamību sevi visu laiku slavēt. Bet viņš neskāpēc ir licis noticēt cilvēkiem, ka viņš aizstāv viņu intereses, ja, ka viņš ir strādnieku pusē. Nu, te vēl viens tajā laikā, ja, 1911. Gadā izdots plakāts, ja, kur ir apakšā strādnieki un zemnieki, ja, kas tur cieši un smagi strādā. Tad ir šī te leisure class, jeb nu, pirmie, kas to peļņu vienkārši var atļauties nestrādāt. Tad ir kareivji, kas uztur kārtību, priesteri, kas aizmiglo prātu, un valdnieki, kas valda, bet pār visu valda viņa augstība, kapitāls, jeb nauda. Lai cik tas dīvaini neliktos, šis viss joprojām ir spēkā. Šķiras dalās pēc tā, kam pieder ražošanas līdzekļi. Tas ir rūpnīcas, zeme, tērauda lietuvas, un tā vara var tikt sadalīta ekonomiskajā, politiskajā viedokļu varā, kas būtu eksperta vara, arī ārsta vara ir eksperta vara, un militārajā varā, kas ir konkrēti zaldāta un policija. Armija un policija. Un industriālā sabiedrības lielāko daļu veidoja strādnieku šķira, jeb tā sauktie vienkāršie darba ļaudis. Un viņi tika uzskatīti par resursu. Nu, tāpat kā tie darba galdi, kurus, kā jūs redzat, apkalpo mazi bērni. Kāpēc mazi bērni? Tāpēc, ka viņi tur veikli varēja skraidīt, pārvietoties, tās polītes mainīt, tad viņus tur vajadzēja. Un neviens vispār nedomāja par darba drošību vai par ko citu. Bērns bija tāds pats darbinieks, kuram turklāt droši vien varēja atļauties maksāt mazāk, jo nu bērns, ja tur kāpēc maksāt pilnu algu. Nu, rezultātā būtībā tas bija bērnu verdzība, diemžēl.
Un kapitālists no tā tikai iedzīvojās. Kāpēc? Tāpēc, ka ražoja masu produkciju, viss uzņēmums piederēja viņiem, nauda piederēja viņiem, rezultāts piederēja viņiem. Nu, strādniekiem nepiederēja nekas. Viņi varēja tirgot savu laiku, un savu spēku un savu veselību par ļoti mazām naudaiņām. Ar ko tas īpaši neatšķirās no algotu darba mūsdienās, ko varētu saukt par wage slavery, jeb vergošanu par mazo algu, jeb minimālo algu. Lūk, bet algai nav jābūt minimālai, lai tiktu īstenots vergošanas princips. Konflikta politiskās ekonomikas teorija atzīst, ka slimība ir sociāli radīta parādība, nevis nejaušība. Nacionālā veselības aprūpes sistēma būtībā pilda neizpildāmu uzdevumu atrisināt veselības problēmas, ko rada patērētāja sabiedrības vērtības. Kapitālisms un patērētāja sabiedrība šeit ir viens un tas pats, jo kapitālisms tad ražo patērētājiem. Kas ir patērētājs? Tas pats strādnieks, kurš 8 stundas dienā iztirgo, lai saņemtu nelielu naudu, un tad iet nopirkt kaut kādu pārtiku vai kaut ko citu, lai kaut kā dzīvot tālāk un rītā darīt visu to pašu. Pat salīdzinoši labi funkcionējoša veselības aprūpes sistēma patiesībā tikai mazina šīs netaisnības sekas, nevis patiešām izskauž slimības, jo jāmaina ir visa sociālā sistēma. Un medicīna un kapitālisms ir saistīti tā, ka veselības aprūpes sistēma būtībā kalpo darba spēka funkcionalitātes uzturēšanai. Nekam citam, lai nodrošinātu nodarbinātības līmeni kapitālisma sistēmā. Un ārsti uztur darba spēku vienkārši pietiekami veselīgi, lai nodrošinātu ekonomikas nepārtrauktību. Un medicīnas profesija piedalās strādnieku apspiešanā tieši tāpat kā visi lielie kapitālisti. Vienkārši ārsti, tā teikt, reizēm maskējās ar tām rūpēm par pacientu. Ja? Vēlreiz, tā ir konflikta teorijas cieša pārliecība. Ārsti kalpo kapitālismam. Nu, lūk, un viņi neko tur nevar darīt. Te daži kritiski komentāri politiskās ekonomikas analīzes veselības jomā nebija tik ļoti vērsti uz sabiedrības problēmu definēšanu vai risināšanu. Tās mērķis bija drīzāk izskaidrot šo šķiru cīņu un revolūciju un paredzēt pārmaiņas tur. Tāpēc tā veselības analīze bija tāda savu. Bez tam politiski ekonomiskās pieejas sasniegums ir palīdzējis tiešām mazināt sociālo nevienlīdzību rietumos, lai cik tas dīvaini neliktos. 1917. gada apvērsums Krievijā, kas gāza cara varu un iedibināja komunistisko teroru, nobiedēja kapitālistus, un viņi sāka uzlabot strādnieku dzīves apstākļus. Viņi baidījās, ka šāda pati revolūcija varētu notikt visur citur, un tā būtībā arī nenotika. Sociālisms izveidojās savu šo totalitāro valsti, ko sauc par Padomju Savienību, kura pēc aptuveni 70 gadu eksistences, 70 ar mazu bišķīti, kļuva absolūti izgāzās, sabruka pati, un tā Latvija atguva savu neatkarību. Bet šī neveiksme tiek uzskatīta par faktoru, kas mazina politiskās ekonomikas teorijas vispār ticamību un analīzes korektumu. Un te var jautāt, vai ir iespējama jauna sociālistiska koncepcija, ko piedāvā Žižeks. Viņš tur runā par objektīvu sociāldemokrātiju, bet pat viņš ir spiests atzīt, ka kaut arī pats uzskata sevi par marksistu un komunistu. Viņš nevar noliekt, ka vislabākās marksistiskās analīzes vienmēr ir neveiksmju analīzes. Līdz ar to teorija tātad praksē nav īpaši īstenojama. Tad vēl kapitālisms ir ļoti evolucionējis, mainījis savu struktūru tā, ka mēs varam jautāt, cik tā politekonomika joprojām spēj to skaidrot un analizēt. Un šeit Jānis Varofakis, grieķu ekonomists, raksta savā grāmatā Tehnofeodālisms, ka digitālās platformas aizstājušas tirgu, ka galveno privātās bagātības ieguves vietu, proti, sociālai tīkli. Vairs nevis zeme, kur audzējam graudus, bet sociālai tīkli, kur audzējam reputāciju un naudu, veidojam vienkārši tur. Liekot fotogrāfijas un saturu, ko monetizējam. Ja, burtiskā nozīmē no sociālās drūzes mēģinam noslaukt kaut kādu reālu naudu. Un lielie kapitālisti vairs nav zemes īpašnieki, bet Facebook, Instagram, Google un vispārējie. Biomedicīniskā modeļa kritika šī ir būtiska tēma, jo tā mūs aizvedīs pie citiem veselības modeļiem, bet tad sākumā iziesim kritikas puntiem cauri vienam pēc otra, lai tad būtu skaidrība. Primāri tātad biomedicīniskā modeļa efektivitāte tiek apšaubīta. Tad nav tas brīnumi visi gluži notikuši. Bieži vien, lai tā vietā, lai ārstētu dziedinātu, medicīna pati rāda tās augtās iatrogēnos efektus. Tas ir ārstēšana noved pie citām slimībām.
kas rodas no pašas ārstēšanas. Un tās ir medikamentu blakus parādības un ķirurģiskās iejaukšanas, tā teikt, nepatīkamās sekas. Bet vēl viena ļoti spilgta parādība ir tā sauktās antibiotiķu rezistentās baktērijas, kas ir mūsdienīga lieta. 40. gados, kad antibiotikas tikau parādījās, tās bija brīnumzāles. Tiešām baktērijas nebija rezistents, izstrādājušas mūsdienās. Pārmērīga antibiotika lietošana veicinājusi šo te rezistento mikroorganismu rašanos. Tie jau arī neguļ un evolucionē. Bet galvenais ir tas, ka biomedicīniskais skatījums ir šaurs, jo koncentrējas uz bioloģiskām izmaiņām ķermenī, nepievērš uzmanību plašākam vidas kontekstam. Un te jūs blakus varat redzēt, ar ko biomedicīniskais modelis atšķirās no nākamā biopsihosociālā modeļa, par ko jūs noteikti būsiet dzirdējuši, jo tas ir Pasaules veselības organizācijas ieviesis modelis 1949. gadā. Tās konstitūcijā tika ierakstīts, jā, bet nu, šie socioloģiskie dati neapgāžami skaidri parāda, ka biomedicīniskais modelis vienkārši kļūst par vienu no daļām. Jā, šis modelis kļūst par bioloģiskiem faktoriem tajā trīsdaļu modelī. Nu jā, jo veselības stāvoklis nepārprotami ir vairāku faktoru, ne tikai bioloģijas sekas, un visas mirstības un saslimstības tendences saistītas ar sociālajām struktūrām, tātad to pašu apgalvojumu, ka tur, kur tu dzīvo, strādā, ēd un guli, tur arī tavas dzīves kvalitātes faktori rodas, un tur arī rodas tava veselības un slimības paradumi. Atšķiras pēc atbilstoši sociālajiem un demogrāfiskiem rādītājiem, dzimums, sociāla klase, etniskā piedarība, vecums un tā tālāk. Par to mēs visu vēl runāsim. Biomedicīnā ir tendence redzēt cilvēkus kā slimības vai infekcijas nēsātājus, nevis kā sarežģītu veselumu. Tas ir ķermeņa apziņa, bezapziņa, prāta, visu šo pretēji vērsto fenomenu apkopojumu, un līdz ar to izmeklējuma centrālais fokus ir disfunkcija vai patoloģija. Lai risinātu šo problēmu, to vienpusību un vienā veidā redzēšanu, mūsdienās medicīnas priekšmeti tiek bagātināti ar sociālajām zinātnēm. Tā skaitā šis konkrētais priekšmets, medicīnas socioloģija, ir tā visa rezultāts. Lai ārstēšana aprūpe būtu efektīva, veselības aprūpes speciālistiem jābūt jutīgiem pret pacientu priekšstatiem, izjūtām un bažām. Tas pats, ko es teicu lekcijas sākumā. Sociālā un kultūras faktori ietekmē cilvēku izpratni. Mums ir jāvelta laiks, lai šo izpratni iemācītos, saprastu, izprastu un tad lietotu dialogā ar pacientu. Pēc tam pieauguma medikalizācija, tas ir pateicoties biomedicīniskam modelim, daudzas ikdienas dzīves problēmas pārvēršas par medicīnas problēmu. Nu, kā piemēram dzemdniecība, jeb dzemdības 19. gadsimtā. To visu regulēja vecmātes, ir vienkārši sievietes, kas ir nodarbojušās konkrēti dzemdību pieņemšanu. Pēc tam tā ir medicīnas joma, un tagad tā vietā, lai tā būtu sieviešu vide, kur notiek viss tās skaistais bērniņa nākšanas pasaulē process, tas viss notiek slimnīcā, spilgts apgaismojums, vīrieši un tā tālāk un tā joprojām. Nu, respektīvi, dzemdību pieredze krietni mainās. Ja agrāk notika mājās, pierastos apstākļos ar visu to sievišķo aprūpi un vispārējo, tad tagad notiek slimnīcā, skarbos apstākļos, gaiši izflīzētā telpā, kur, vai ne, nu vispārējais. Es tas speciāli sabiezinu krāsu, jo nesaku dzemdēt slimnīcā, ko tas nepareiza lieta būtu, bet vienkārši te var redzēt, kā subjektīvā pieredze atšķirās. Ja, ka mēs slimojam, ejam uz slimnīcu, nevis paliekam mājās. Mājas tomēr ir droša vide, kur man viss ir pazīstams. Slimnīca ir vide, kur viss atkarīgs no citiem, no aprūpētājiem. Tas padara mani daudz ievainojamāku. 5. punkts. Izmantojot zinātnisko metodoloģiju, mēs it kā pētām objektīvo patiesību par slimībām. Nē, biomedicīna, tāpat kā jebkuras citas ideju sistēmas, ir saistīta ar sabiedrību un laikmetu. Un tātad pastāv uzskats, ka medicīniskās zināšanas ir sociāli konstruētas. Constructions of Health and Illness, European Perspectives. Jūs redzat, Rūtleģis izdevumu, Social Construction of SARS. Sociologi pārliecinoši parāda, ka slimība un veselība ir sociāli konstruēta iedzieni. Tas ir kultūras priekšstatī par to, kas ir būt slimam un veselam, iespaido to, ko cilvēki saprot ar slimību un veselību. Nu, lūk, medicīnisko zināšanu interpretāciju spēcīgi ietekmē arī ideoloģiskā un politiskā cīņa, neapšaubāmi un nenoliedzami. Ne tikai mēdījos un ne tikai publiskās diskusijās, bet faktiski arī politikā, nu, tātad veselības aprūpas politikā.
Un tas, kas tiek uzskatīts par leģitīmām, tas ir atzītām medicīnas zināšanām un praksēm, to nosaka sociālajie procesi, nevis šī te materiālā pasaule un tās izpēte. Un te biomedicīna nedaudz kļūdās, neatzīstot to, ka nu, būtībā tas, ko mēs beigās sauksim par veselību un slimību, būs ne tikai zināšanas, bet arī vienkārši uzskati, jūtas un viedokļi. Diemžēl vai par laimi. Ideoloģisko cīņu process ir veicinājis šo te kapitālismu un patriarchātu struktūru saglabāšanos. Kādā nozīmē? Nu, ļoti burtiskā, kad mēs runājam par sieviešu vīriešu tiesībām, piemēram, šo te nevienlīdzību, tad ir diezgan absurdi teikt, ka 21. gadsimtā vīrieši tīkot apspiest sievietes, nekā tam līdzīga. Vienkārši šīs te maskulīnās konkurences cīņas, uzvaras uz otra rēķina pērtības ir ieaustas sabiedrības struktūrās. Nu, proti, nevienlīdzību vairo nevis konkrētie cilvēki vai konkrētais dzimums, bet pats sabiedrības uzbūve ir tāda, kas veicina un atražo šo nevienlīdzību. Nu, lūk, un tā arī ir politiska tēma, cīnoties pret šo nevienlīdzību. Identificēt un tad pārveidot šīs struktūras, kas to atražo. Nu, lūk, un kas tad ir sociālai faktori, kas nosaka medicīnas attīstību? Nu, pirmkārt, politiskie spēki, valdība un dažādu lobby ietekme var veidot veselības politiku. Nu, piemēram, ja Covid-19 laikā atkristu valdība, pie varas nāktu alternatīvi domājošie, kas neatzīst ne pandēmiju, ne vakcīnu, nu, tad būtu cita politika tur tieši burtiskā veidā un citi priekšstati par šo epidēmiju. Tad ekonomiskās struktūras, farmācijas industrija un veselības aprūpas finansēšanas modeļi, oi, cik daudz nosaka. Un tas, ka dažas slimības ir izdevīgāk pētīt, paskatieties, cik daudz ir precēta līdzekļu, kādas varianti, tur aspirīns tāds, aspirīns šī tāds. Nu, un vēl viss kaut kas. Nu, un tāpat arī tur nesenās diskusijas par kultūru un dzimumu lomu. Tur tās cīņas par cik ir dzimumu, divi vai vairāk, par to, kas ir laulības starp vīrieti un sievieti, vēl kā citādāk. Ir viena sieva, divas sievas, viens vīrs, divi vīri, dzimstības rādītāji un tā tālāk. Un par piemēru šim te mēs paši varam izmantot Satversmes 110. pāntu, jo 2005. gada decembrī šis pāns tika papildināts ar to, ko es tur esmu atzīmējis, ka iepriekš bija tā 110. pāns valsts aizsargā laulību, ģimeni, vecāku un bērnu tiesības, tad tagad ir laulību svītra skaidrojums savienību starp vīrieti un sievieti. Un tā bija kāda konservatīvā partija, kas tolaik šo labojumu dabūja cauri un par to tika nobalsots. Tālāk. Ar to jau viss nerimās. 2021. gadā atkal kultūra karu par dzimumiem, kurš tos definēs un tā tālāk. Iespējā tika piedāvāti grozījumi tā pašā 110. pantā, tātad blakus jau esošajam pieņemtajam, ka laulība ir savienības ar vīrieti un sievieti, ka valsts aizsargā ģimeni, kuras pamatā ir laulība, asinsradniecība vai adopcija, pagarināts skaidrojums, un tad valsts aizsargā bērnu tiesības, tostarp tiesības augt ģimenei, kur pamats ir māte, sieviete, tēvs, vīrietis. Nocīm redzam, mērķēts uz to, ka nevar būt ģimene, kur ir divas mātes un neviens tēvs, vai otrādi divi tēvi un neviena māte. Un vecāki aizsargā vecāku, valsts aizsargā vecāku tiesības un viņa brīvību nodrošināt bērniem audzināšanu saskaņā ar savu reliģisko un filozofisko pārliecību. Kas nu gan ir tīras muļķības, tāpēc ka valsts neaizsargā vecāku tiesības īstenot uz reliģisko un filozofisko pārliecību, bet gan bērnu tiesības. Un bērnu tiesības un vecāku izpratni par to, kas bērniem ir labs, ļoti bieži nonāk pretrunā, kāpēc arī mums ir bāriņu tiesas institūts. Bet nu, šis neizgāja cauri. Tātad šis neizgāja. Cīņas par to droši vien vēl nākotnē būs, un vēl kāds mēģinās kaut ko satversmē ierakstīt, tā kā to brīdi liksies. Nu, bet tad tā arī būs tā brīža realitāte. Mēs jau kā sabiedrība paši definējam savus priekšstatus un savus likumus. Bet ir jauna perspektīva. Tātad šis te, nu, biomedicīnisko modeli mēs atbilstoši tad atmetam. Tas ir pārāk kritizēts, pārāk ievainojams, nepilnīgs. Un Džordžs Engels savā slavenajā 77. gada rakstā ierosina mm, jā, biopsihosociālo modeli, kā šo te jauno principu. Un viņš saka, ka visa medicīna atrodas krīzē, un turklāt medicīnas krīzes cēlonis ir turēšanās pie slimības modeļa, kas vairs nav piemērots nedz medicīnas zinātniskiem uzdevumiem, nedz tās sociālajai atbildībai. Viņš ir autors konkrēti visu cieņu šim ārstam, kurš
Raksta, medicīnas modelim ir jāņem vērā arī pacients, sociālais konteksts, kurā viņš dzīvo, un sabiedrības izveidotā papildinošā sistēma, kas paredzēta slimības traucējošo seku pārvarēšanai. Tas prasa biopsihosociālo modeli. Holistiskā pieeja, nu tāda pieeja pacientam kā veselam un pieprasa, lai ārsts atbildīgi pievērstos jebkurai problēmai, ko pacients izvirs. Tādējādi ārsta galvenajām profesionālajām zināšanām un prasmēm ir jāaptver sociālais, psiholoģiskais un bioloģiskais aspekts, jo lēmumi un rīcība pacienta labā ietver visus trīs tos aspektus. Un te jūs viņus redzat, pilns internets ar bildītēm, kur attēlots biopsihosociālais modelis. Droši skatieties, visas tās ir korektas. Galvenais ir jāsaprot, kā šajā te centrā ir fiziskā un mentālā veselība, kurā ir dažādi aspekti, kas visi to ietekmē. Ja? Nu, tā tad bioloģiskais ir ķermenis, sociālais ir sabiedrība, dzīves stili, kas veidojās starp sabiedrības priekšstatiem par to, kas jādara, un ķermeņa iespējām šos priekšstatus īstenot, un tā tālāk. Un psiholoģiskos tur motivācija, vispārējais. Biopsihosociālais veselības aprūpes modelis uzsver arī profilaktiskās aprūpes nozīmi. Slimību profilakse prasa izpratni par to, kā cilvēki rūpējas vai nerūpējas par savu veselību. Tas ir kāda ir viņu veselības slimības uzvedība. Arī šo mēs tēmu skatīsim vēl. It īpaši runāsim par slimības narratīviem un par to, kas ir veselības dzīves stils. Pašam veselības jēdzienam ir jābūt padziļināti izpētītam un jāiekļauj sabiedrības skatījums. Kādā ziņā? Tas ir konsensus. Un te mēs pievēršamies sociālā konstrukcionismu teorijai, ka veselības slimības jēdziens ir kaut kas, par ko ārsts ar pacientu vienojas šādā produktīvā dialogā, kur ārsts ir eksperts, bet pacientam un pacienta viedoklim arī ir būtiska nozīme. Bet vai mēs kaut ko neesam palaiduši garām? Kādēļ šķiet, ka visā šajā izklāstā cilvēks dzīvo it kā tādā vakumā, ir sabiedrība, un ārpus sabiedrības pilnīgi nekā, ir tikai pilsēta, un tai apkārt zvaigžņotais vakums, nekā tam līdzīga. Tiek piedāvāts biopsihoekoloģiskais modelis, kur šim te biopsihosociālajiem faktoru kopai tiek pielikts klāt arī fiziskās vidas faktors, ar to domājot gan iekšējo, gan ārējo vidi un tajā pastāvošās hierarhijas. Nu, un tad mēs iegūstam šo četru pakāpju modeli. Biopsiholoģiski ekoloģiskais modelis paplašina, iekļauj vidi kā ceturto elementu. Modelis postulē, ka dažādas ekohierarhijas, sākot no šūnu līmeņa hierarhijām, ķermeņa audiem, orgāniem, orgānu sistēmām, līdz pat vidas elementiem savstarpēji iedarbojas virzot fizioloģiskos procesus un nosakot individu dzīves pasauli, kas atspoguļo mikro un makro līmeņa funkcionēšanu. Modelis nošķir populācijas līmeņa un individuālā līmeņa analīzi, tad tur var dažādos veidos viņu strukturēt, analizēt, un modelis atzīst objektīvu, standartizētu aktivitātes mērīšanu kā atšķirīgu no tās objektīvās un kvalitatīvās nozīmes. Nu, tātad spēja tur atdalīt kaut kādu objektīvus faktus no viedokļiem un tā tālāk, kas arī ir laba doma. Nu, šīs modelis tika apspriests, man liekas, ka un te jūs varat sekot linkam un tad tur izsekot vēl niansēm. Bet blakus tam tiek piedāvāts vēl viens, un to jau piedāvāja tai pašai Pasaules veselības organizācijai, kādā nozīmē. Tika piedāvāta ideja, ka veselība ir dinamisks stāvoklis, kas ietver pilnīgu fizisko, mentālo, garīgo un sociālo labbūtību. Garīgo, kādā ziņā mēs pieliekam klāt filozofiju, eksistenciālos jautājumus, mērķi, piedarību, rituālus un visu pārējo. Tas tika virzīts uz balsojumu, bet balsojumā netika apstiprināts. Kas tad ir garīgums? Pieļauju, ka šis vārds dažiem ir jau izsaucis alerģiju, un pasargdies nerunāja tikai par garīgumu, par to jārunā citiem iemeslu dēļ. Garīgums mūsdienās ir atvērts un mainīgs jēdziens, nav piesaistīts nevienai konkrētai ticībai vai ideoloģijai. Patiesībā tas ietver plašu spektru, sākot no nereliģiskiem un neteorētiskiem līmeņiem, piemēram, ticība pozitīvai domāšanai, līdz pat dziļi reliģiskām pieredzēm. Un garīgums tas nozīmē galējās jēgas, mērķa un nozīmes meklējumu saistībā ar sevi, ģimeni, citiem, sabiedrību, dabu un svēto, kas izpaužas ar pārliecībām, vērtībām, tradīcijām un praksēm. Tā ir pačāļska definīcija. Un pastāv uzskats, ka tad, kad mēs patiešām iekļausim garīgo veselību, ne mentālo pasvītroju, nē, mentālā tas ir konkrēti tāda psihiskā veselība, bet garīgā veselība nozīmē savu veidu garīgo labklājību.
Un tad tā būs patiešām paradigmas maiņa, un varbūt mēs to tuvākajos gados arī piedzīvosim. Kas tad ir garīgums bez reliģijas? Tas ir tās augtais sekulārais garīgums, un te jums par piemēru ir Mārtiņa Hēglunda grāmata Dzīvot te un tagad, kuras recenzents es esmu tur aizmugurē. Ir man daži ievadvārdi uzrakstīti par šo grāmatu, tās jēgu, nu, bet tad īsumā sakot, ideja ir tāda, ka, ja mēs neticam nevienai reliģijai, kas runā pārsvarā par pēcnāvus dzīvi un eksistenci, tad dzīve paliek tikai viena, un dzīves veselums nav noteikts. Tas nozīmē, ka cilvēkam jāpieliek nepārtraukts pašuzturēšanās pūles, lai neļautu savai apziņai un arī dzīvē dalīties fragmentos. Un proti, dalīties fragmentos nozīmē pazaudēt kopīgu vienotu jēgu. Un tad ir tāda bezjēdzības, iztukšotības un sašķeltības sajūta, kad cilvēks ir depresijā un trauksmē vienlaikus, viņam ir veģetīvā distonija un pilnīga apātija. Viņš nezina, ko darīt ar savu dzīvi. Galvenie elementi, ko Hēglunds uzsver, ir 4 dzīves vietas tīrība, jeb ekoloģija, vieta starp cilvēkiem, vieta sabiedrības ekosistēmā, ja miedarbība ar ģimeni, kaimiņiem, kas ir šī sabiedrība un sociālais kapitāls, brīvība, jeb kam tiek veltīts mans laiks, un tas ir ultra svarīgs dalījums darba laikā un brīvajā laikā. Un no turienes arī izriet modernās verdzības teorija par to, kas tad ir vergs. Vergs ir tas, kuram nav brīvā laika, kurš brīvo laiku būtībā aizpilda ar kompensējošām, neproduktīvām stratēģijām, nevis attīsta sevi, bet ir spiests savu laiku pārdot, lai iegūtu iztikas līdzekļus. Nu, un ceturtais dzīves mērķa un uzdevums, tas ir, kas es esmu un ko šeit vispār daru. Tikpat labi psihoterapijas jautājums, jā, patības, identitātes un dzīves mērķa definīcija. Nu, tātad tas viss ietilpst šajā biopsihosociāli garīgajā modelī. Un, ja mēs viņu ilustrējam, mēs varam iedomāties kaut ko šādu. Tas arī šīs dienas lekcijai ir viss. Paldies, cienījamie klausītāji, ka bijāt ar mani. Tiekamies nākamajā lekcijā. Uz redzēšanos!